Šogad māmiņu dienā nolēmu uzdāvināt mammai ko īpašu. Laiku atpūtai un māju, kas spīd un laistās no tīrības. Mana mamma ir diezgan pedantiska un pati ļoti labi tiek galā ar savām mājām. Bet ģenerālā tīrīšana ir kaut kas pavisam cits. Ģenerālā tīrīšana tomēr ir kaut kas tāds, ko parasti nevēlās darīt. Arī pašai esot mammai, šī būtu tā dāvana, ko arī es vēlētos saņemt māmiņu dienā. Īstenībā man nav tā, ka ļoti patiktu tīrīt mājas, bet ar maniem Kerher palīgiem tas bija gan ātri, ērti un patiesi efektīvi. Šodien izmēģināju arī savu jauno uzgali, kas ir domāts tieši flīžu šuvēm. Tvaika tīrītājs ne tikai lieliski tiek galā ar baktērijām, bet arī ļoti labi notīra kaļķakmeni. Ar šiem uzgaļiem var tikt klāt tādām vietām, kur, piemēram, ar švamīti nemaz netiks klāt. Manas mammas flīzes vanstabā ir ar reliefu, un īstenībā ar vienkāršu lupatiņu nemaz tā nevar notīrīt. Un šeit var ļoti labi redzēt, cik viegli to ir izdarīt ar tvaika tīrītāju. Ar tvaika tīrītāju var ļoti labi notīrīt arī stiklus un spoguļus. Un lieko šķidrumu noteikti iesaku ņemt ar šo te iekārtu. Viņš notīra bez nekādiem liekiem pleķiem. Daudz labāk nekā ar lupatiņām. Gribu arī iepriecināt jūs. Tā kā bija ļoti liela interese iepriekšējā reize par manu tvaika tīrītāju, tad Kerher ir piešķīris 25% atlaidi jebkuram Kerher produktam visu māja mēnesi. Atlaižu kodu norādīšu arī aprakstā. Kad es runāju par ģenerālo tīrīšanu, tad es runāju par ģenerālo tīrīšanu. Es arī nesen kļuvu par mazgājumā putekļsūcēju Puzī īpašnieci. Es viņu ļoti saņēmu vēlējos. Iepriekš es Puzī aparātu katru gadu nomāju. Nomāju, lai tīrītu dīvānus, paklājus un arī matračus. Tagad, kad esmu Puzī īpašniece, varēšu tīrīt uz nebēdu. Šī nav tikai tīrīšana. Tā manā gadījumā bija rūpes, mīlestība un pateicība par visu, ko mamma dara. Mīļās mammas, lai arī jūsu mājās ienāk svaigums un prieks. Gaidīšu savas mammas reakciju un visiem priecīgu un mīļu māmiņu dienu. Vai tu arī gribētu sev šādu dāvanu? Ieraksti komentāros.